Milzīgs prieks būt jūsu starpā, jūsu vidū atkal. Esmu bijis arī kādos dievkalpojumos un esmu bijis ļoti pagodināts, ka man ir iespēja ar jums parunāties. Un šodien es tiku aicināts runāt par šo tēmu, kas, kā es nojaušu, ir visu dienu kopējā tēma miers nemiera laikos. Un man jāsaka godīgi, ka man varbūt, diemžēl tas ir reizēm raksturīgi, es esmu sagatavojis materiālu kādām 4 stundām, vai ne? Bet mums ir jāiekļaujas pusotrā stundā, un līdz ar to es atļaušos diezgan enerģiski ķerties klāt. Ir vesela virkne lietas, kuras es gribētu paspēt pieminēt, parunāt par tām, un tad es ceru, ka mums noslēguma daļā būs iespēja padalīties jums ar kādiem iespaidiem, arī ar kādiem jautājumiem. Un tēma tātad vēlreiz ir ļoti nopietna. Es domāju, ka nav neviena cilvēka arī šeit Latvijā, un varbūt īpaši Latvijā, kas nebūtu aizdomājies par to, kāda ir tā situācija, kurā mēs esam. Pie tam viņa ir sarežģīta, kā jūs labi zinat, labāk par mani, tāpēc, ka vesela virkne tēmu un procesu pasaulē šobrīd ir ļoti lielu pārmaiņu tādā vidū. Un līdz ar to nevis mums apdraud kaut kāda viena tēma, kaut kāds viens izaicinājums, bet mēs drīzāk esam pasaulē, kur patiešām ir ļoti daudz dažādu iemeslu būt nemierīgiem, būt uztrauktiem, būt kaut kādā ziņā nedrošiem par to, kas nāk mums priekšā un kas viss ar mums varētu atgadīties. Un tāpēc, jā, tas, man liekas, ir viens no lielajiem tematiem šodienas Latvijā, kā mēs vispār varam iegūt kaut kādu noturību un stabilitāti tajā visā, kas pasaulē šobrīd notiek. Un mums kā ticīgiem cilvēkiem te ir ļoti īpaša loma, pie tās es nonākšu varbūt pārdomu otrajā daļā, jo es gribētu sadalīt to, ko es jums gribu stāstīt, tādos 3 lielos blokos. Es gribu patiešām paskatīties uz nemieru vai trauksmi, gan no tāda psiholoģiskā aspekta, gan, varētu teikt, no filozofiskā aspekta, un pašās beigās tā pa īstam pieķerties pie tā, kas varbūt nezinu, kādas no jums visvairāk interesē, bet kas ir tieši teoloģija, tieši ticības uzdevums, aspekts un iespējas, ko ticība un ticības ceļš mums šai sakarā palīdz. Bet sākšu tātad ar dažiem tādiem vispārējiem psiholoģiskiem atgādinājumiem. Un viena no lietām šeit ir tāda, ko psiholoģija kā tāda zinātnes nozara ir tā intensīvi sākusi apgūt un pētīt un aprakstīt tikai pēdējos 30, varbūt mazliet vairāk gados. Pagājušā gadsimta beigu daļā attīstījās tāds psiholoģijas virziens, ko sauc tehniski par pozitīvo psiholoģiju. Un to nejauksim ar pozitīvo domāšanu un tam līdzīgām lietām, bet tie bija zinātnieki, kuri aizdomājās par to, ka ļoti daudz ir ticis pētīts, kādas cilvēkiem mēdz būt psiholoģiskas grūtības, problēmas, pat varbūt slimības un simptomi. Vārds sakot, visādas tādas nejēdzīgas lietas, kas mums, diemžēl, kādreiz mēdz būt raksturīgas. Un tas ir izpētīts, un tad tur pretī ir kaut kādi mēģinājumi to visu kaut kā tur ārstēt vai palīdzēt cilvēkiem. Bet daudz mazāk uzmanības ir pievērsts jautājumam, kā īsti darbojas tāds veselīgs cilvēks. Kā darbojas cilvēks, kurš ir spējīgs izturēt dažādus dzīves izaicinājumus. Vai par to mēs no tāda psiholoģiskās vai zinātniskās perspektīvas vispār kaut ko zinām un varam to aprakstīt. Mēs zinām nejēdzības, bet vai mēs zinām to pozitīvo pusi. Un tas iemesls, kāpēc viņi to pētīja, bija ļoti vienkārši. Otrā pasaules kara laikā, kā jūs varat iedomāties, Eiropā radās diezgan daudz cilvēku, kas bija izgājuši cauri gan kara šausmām, gan, piemēram, bijuši kaut kādās koncentrācijas nometnēs un tam līdzīgi. Un pirmajā tuvinājumā varētu likties, ka, ja tu esi piedzīvojis šādus ļoti traumatiskus un smagus dzīves notikumus, tas gandrīz garantēti nozīmēs, ka vēlākajā dzīvē tam ir kaut kādas sekas. Bet liels bija pētnieku pārsteigums, un to rāda dati, un to es aicinu jūs paņemt līdzi visai savai tālākajai dzīvei. Dati rāda to, ka cilvēks var būt izgājis cauri gandrīz identiskai pieredzei, 2 cilvēki, teiksim tā, viņi var būt izgājuši cauri gandrīz identiskai pieredzei. Izsūtīti vienā vagonā uz Sibīriju vai bijuši vienā un tai pašā koncentrācijas nometnē, bet 2 cilvēki iznākuši laukā, izgājuši cauri šīm briesmām, pieņemot, ka viņi tajā visā ir izdzīvojuši,
pēc tam turpina dzīvot un veidot savas dzīves ļoti atšķirīgi. Viens var, piemēram, būt sabrucis, visu mūžu atcerēties, kādas šausmas ar viņu ir notikušas, un principā dzīve ir apstājusies un beigusies. Viņš vēl turpina kādu laiku šai pasaulē būt, bet šis traģiskais notikums un pieredze ir viņu apturējusi. Līdzās ir cits cilvēks, kurš neskatoties uz to, ka ir izgājis cauri šīm kara šausmām, turpina dzīvot, ir atradis kaut kādu jaunu jēgu, ir izveidojis jaunu dzīvi un beigās ir veiksmīgāks un apmierinātāks ar dzīvi par dažu labu to, kurš nekad tos kara briesmu notikumus nav pieredzējis. Un pirms jums varbūt liekas, ka tas ir droši vien kaut kā saistīts ar cilvēka gēniem, tas ir kaut kā saistīts ar to, ka vienkārši kāds ir tāds un kāds nav tāds. Pētnieki samērā ātri pierādīja, ka ar gēniem tam ir samērā maz sakara, jo var izpētīt brāļi un māsas un tā tālāk, tur tas viss ir tā ļoti interesanti iezīmējams, un beigu secinājums bija ļoti vienkārši. Visa pozitīvā psiholoģija īstenībā ir kopsavilkama vienā teikumā. Un tas teikums ir tāds: laime ir prasme. Būt laimīgam, tas ir prasmju kopums. Labi, nelieksim vārdu laimīgs, liksim vārdu noturība, spēks, enerģija, spēja pastāvēt krīzes laikos, ir prasme. Un ja kādreiz mums liekas, ka ģimenēs tur iet tādas nelaimīgas līnijas un tādas laimīgas dzīves līnijas, tad tas ir ne tik daudz izrādās gēnu dēļ, bet tā dēļ, ka ģimene saviem bērniem vai nu iemāca vai neiemāca noteiktas prasmes. Un tad tādā ziņā, jā, visiem šīs ģimenes locekļiem var būt, piemēram, grūtības noteiktos jautājumos. Un citai ģimenei tajos pašos apstākļos gandrīz visi veiksmīgi tiks galā. Un mums būs tendence iedomāties, ka tas ir saistīts ar bioloģiju, bet nē, īstenībā tas ir saistīts ar veidu, kādā cilvēks reaģē uz dzīves notikumiem. Un te es esmu, protams, pie šīs tēmas, par kuru man būtu jārunā, ka cita starpā mēs varētu jautāt, vai spēja saglabāt mieru arī tanī brīdī, kad tu nespēji garantēt, kontrolēt, pārredzēt savas dzīves notikumus? Vai tas ir kaut kas iedzimts? Jeb tas ir kaut kas tāds, ko vienkārši man tagad ir jāgrib? Būsim mierīgi, un mēs esam mierīgi, jo es pateicu, ka vajag būt mierīgiem. Tā gluži nē. Izrādās, ka tas tiešām ir jautājums, bet kā tad man šo mieru saglabāt? Kādi ir tie paņēmieni? Kādi ir tie veidi, kā es varu uztvert situāciju tā, ka es spēju viņā izdzīvot? Un viens mazs tāds vēl papildus teikumiņš. Tad, kad mēs labi jūtamies, kad mums ir enerģija, kad mums ir labs garstāvoklis un tā tālāk un tā projām, tanī brīdī būt aktīvam, enerģiskam un laimīgam nav nekāda māksla. Tas tiešām, tu jau esi laimīgs, līdz ar to tu vienkārši dzīvo uz priekšu. Tas lielais jautājums ir nevis, ko mēs varam izdarīt tad, kad mums veicās, un tad, kad mums sanāk, un tad, kad mēs visu zinām, bet tas lielais jautājums ir, ko mēs varam izdarīt tad, kad mums neveicās, tad, kad mēs nezinām, tad, kad mēs paši esam krīzē. Un krīze pēc definīcijas ir tāda situācija, kurai es ar līdzinējiem resursiem nezinu risinājumu. Ja es zinu risinājumu, tad tās ir vienkārši grūtības. Piemēram, es atnāku darbā, man uz darba galda ir vienkārši kaudze ar papīriem. Tas vienkārši ir grūtības. Man vienkārši ir jāsāk strādāt ar to. Ja es nedod Dievs nonāku autoavārijā vai esmu liecinieks autoavārijā un es ikdienā nenodarbojos ar neatliekumu medicīnu, tad priekš manis tā ir krīze, jo es nezinu, vai to cilvēku vispār var kustināt vai nevar kustināt, un vai man ir kaut kas jādara un kas man ir jādara. Tās ir pilnīgi dažādas lietas. Ka es nezinu, ko darīt, tad tā ir krīze. Tad, kad es zinu un vienkārši ir daudz darāmā, tas ir pavisam cits jautājums. Un lūk, kā kustēties cauri dzīvei tad, kad ir krīze, tad, kad ir šis nemieris, tad, kad apkārt šauj tiešā un pārnestā nozīmē. Ļoti labs jautājums. Un, lai jūs man vēl mazliet noticētu, ka tas tiešām ir prasmes jautājums, es gribētu to salīdzināt ar tādu vienkāršu piemēru, ko jūs noteikti zinat no savas dzīves. Ja, piemēram, jums ir kādreiz iznācis pārvietoties pa telpu, vienalga pazīstam vai mazāk pazīstam, lielā tumsā vai gandrīz pilnīgā tumsā, kur nav tev mobilā, lai tu pagaismotu, jūs zināsiet, kas notiek tajā brīdī. Tad, kad es redzu telpu, es pārvietojos pa telpu vienā veidā. Tanī brīdī, kad es neredzu, kas man ir priekšā, mans ķermenis dabiski ieņem mazliet citu pozīciju.
es savādāk kustos telpā, kuru es neredzu. Un tas ir vēl viens atgādinājums, ka tad, kad dzīvē ir diena, un es visu redzu un saprotu, vai vismaz man liekas, ka es saprotu, kas manā dzīvē notiek, mēs varam atļauties dzīvot vienā veidā. Tanī brīdī, kad mūsu dzīvē iestājas nakts, kur mēs īsti nezinām, kas ar mums aiz stūra notiks un kas nākamais nāks mums priekšā, tad mēs pārvietojamies pavisam citā formā. Labi. Par to psiholoģiju vēl pāris lietas es gribētu uzsvērt. Un, kā jau teicu, nevis izsmelt šo tēmu, bet vairāk vienkārši iezīmēt. Viena lieta, ko es gribētu arī, lai mēs paņemam līdzi. Būt trauksmainam, būt nemierīgam ir absolūti normāli un dabiski. Patiesībā mēs varam sacīt, ka ir otrādi. Būt mierīgam, būt tādam, kuru neuztrauc tas, ka apkārt lido bultas, kā psalmos ir teikts, vai bumbas, kā mēs to ziņā redzam, vai droni. Tad attiecīgi tas ir nedabiski. Tas ir nedabiski. Jo visās dzīvajās būtnēs ir iebūvēta iekšā šī trauksmes sistēma. Mēs esam tā būvēti, Dievs radītājs mūs ir tā veidojis, ka neatkarīgi no mūsu apzinātās gribas, un labi, ka tā, mūsos visu laiku griežās tas lokators. Mums gan valsts robežām laikam tie radari pa maz, lai tos dronus tur varētu noķert. Bet mūsos tas lokators visu laiku griežās, lai pamanītu jebkura veida briesmas. Un cilvēka prāts ir tā būvēts, ka mēs drīzāk saskatīsim briesmas tur, kur viņu nav, nekā otrādi. Un tas ir saistīts ar to, ka visos iepriekšējos gadsimtos tas ir bijis ļoti prātīgi. Respektīvi, mēs esam, mīļie, tādu visnotaļ bailīgu, tramīgu, piesardzīgu vecāku bērni. Un ar vārdiem vecāks es nedomāju savu mammu un tēti, bet visus tos senčus. Kāpēc? Tāpēc, ka ja kāds mūža mežā, tā es tagad tēlēni izsakoties teikšu, ja kāds mūža mežā bija pārāk drosmīgs, un tur aiz krūmiem kaut kas tur tāds strīpains staigā ar usām, bet tu domā, ka gan jau labi, gan jau viss būs kārtībā, tiem parasti bija ļoti maz pēcnācēji, jo viņi vienkārši ļoti īsti dzīvoja. Viņi nedzīvoja ilgi, teiksim tā. Savukārt, ja es skatos, ka aiz tiem krūmiem varētu būt tīģeris, un es sāku skriet pilnā ātrumā, un pēc kāda laika es pamanu, ka tas nemaz nebija tīģeris, tad kas ir noticis? Es esmu iztērējis mazliet vairāk kalorijas, nekā varbūt vajadzēja. Toties es uztrenējis, esmu mazliet muskultūru, un es dzīvoju tālāk. Tāpēc tas interesantais ir, ka drīzāk mēs instinktu līmenī, mēs drīzāk pieņemsim, ka tīģeris tur ir, nekā mēs pieņemsim, ka viņa nav. Un vēlreiz, ja kādam ir tendence neredzēt tīģerus tur, kur viņi ir labs jautājums, vai tas viņam dzīvē nāk par labu, jo īstenībā tas arī ir pietiekami bīstami un pietiekami sarežģīti. Līdz ar to mēs esam trauksmainu senču bērni. To es jums saku, lai jūs tā nepārmestu sev. Tas nav masticības jautājums, tas nav stāsts par to, ka mums visiem ir jābūt supermierīgiem. Ņemiet lūdzu vērā, ka tie, kas izskatās mierīgi, reizēm vienkārši izskatās mierīgi, ja? Un jūs nezināt, kas tur īsti viņos notiek. Mēs esam trauksmaini, un tas ir normāli, un tas ir dabiski. Un tas ir kaut kādā ziņā pat arī vajadzīgi, vai ne? Tas, ko mēs redzam jau, nezinu, no Bībeles stāstos jau Ādams, atceraties, ja, tā, ka viņš tur apēda to ābolu, tad pirmā lieta viņa paslēpās krūmos, tāpēc, ka viņa nobijās no Dieva balss. Tātad, cilvēkam šīs bailes ir bijušas vienmēr raksturīgas. Un lielais jautājums ir, ko mēs ar to darām. Un es vēl jums pačukstēšu vienu lietu. Nesen klausījos vienu interesantu cilvēku, kas stāstīja par Amerikas Savienotām valstīm, par tur izlūkdienestu darbību citu starpā, un mēģināja tur mazliet pastāstīt, kādā veidā viņi, piemēram, rekrutē cilvēkus. Un tas intervētājs viņam saka, droši vien, un viņš saka, lai tu varētu būt izlūks labs, tev, protams, ir jāmāk tikt pāri bailēm, un tev jābūt spējīgam izturēt ilgstošu stresu, tur ienaidnieka aizmugurē dzīvojot, ja? Un šis intervētājs viņam jautā, bet tas nozīmē, ka jūs, acīm redzot, meklējat tādus mierīgus, drosmīgus cilvēkus, vai ne, savos intervijās? Un viņš teica, nekādā gadījumā. Intervijās mēs meklējam trauksmainus, uztrauktus cilvēkus.
Viņš saka, tāpēc, ka viņi, būdami mazliet paranoidāli, vienmēr būs nomodā, viņi redzēs visas iespējamās briesmas. Pēc tam mēs viņiem iemācam ar savām bailēm tikt galā un par spīti tam funkcionē. Bet viņš saka, ja man atnāks cilvēks, kurš definitīvi guļ uz lauriem, kuram viss liekas, ka viss būs labi, tad tāds cilvēks visticamāk nebūs uztrenējams uz to, ka tomēr palikt nomodā un tomēr iespējams saskatīt kaut kādas problēmas un grūtības, kādas varētu būt. Līdz ar to, ja jūs esat trauksmēni, jūs darat izlūku darbam un, vārds sakot, es jūs apsveicu, tas viss ir brīnišķīgi. Otra lieta, ko es gribu vēl paspēt pateikt. Cilvēks ir visaugstākajā mērā sociāla būtne. Un tas arī pētījumos, protams, parādās, to jūs visi zināt, bet kas ir svarīgi tajā trauksmes ziņā? Trauksmes ziņā ir tā, ka cilvēku sabiedrība darbojas lielā mērā kā viens vesels. Un mēs to trauksmi mēdzam sadalīt. Un tas nozīmē, ka reizēm citu cilvēku klātbūtne var būt ļoti, piemēram, nomierinoša. Ja es esmu par kaut ko ļoti, ļoti satraukts, un es esmu viens ar to problēmu, tad tas ir ļoti sarežģīti man. Jo kaut kā man liekas, ka atkal Bībeles teksts sanais, ja, nav labi cilvēkam būt vienam, tur ir, protams, cita doma, bet vienalga skan labi. Ja. Nav labi, ka es esmu viens ar šo problēmu. Ja man līdzās ir kāds draugs vai draudzene vai kāds cits, kas man var atbalstīt, tā ir pavisam cita lieta. Un jūs to varat atcerēties, piemēram, no savas bērnības, no skolas laikiem, ne? Notiek kaut kāda neiedzība, ja vismaz kāds ir līdzās, tas ir pavisam cita lieta. Un tādā veidā darbojas, aizsteidzoties atkal visam priekšā, piemēram, draudze un tam līdzīgas lietas, kur mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem. Un tā ideja ir tāda, ka visiem nav krīze vienlaikus. Ka vienam tur notiek kaut kas, un viņš tagad ir uztraucies, kas ar viņu būs, un kā viņš tālāk ar savu veselību tiks galā vai ar savām finansēm vai vienalga ko. Un apkārtējie cilvēki var ļoti mūs atbalstīt. Tas ir milzīgs resurss. Pētījumi pierāda, ka, piemēram, ja jums ir bezmiegs, tad gandrīz 100 punkti, tas varētu liecināt arī par zināmu vientulības sajūtu, jo tur ir gandrīz pilnīga korelācija. Tu vari, protams, būt kopā ar citiem cilvēkiem. Vientulība nav tas pats, kas vienatne. Bet, ja tu jūties, ka tu ar savām problēmām esi viens pats, tad tu esi ļoti trauksmēs. Un, piemēram, senajā pasaulē tā tas bija, tāpēc, piemēram, kādi no jums ir pūcis un kādi ir cīruļi un kādi ir pūruļi un kā tu bija cīcis, ja? Respektīvi, kuriem vieniem nāk miegs no rīta, vieniem vakarā, un ir tādi, kuriem visu laiku nāk miegs, un ir tādi, kam nekad nenāk miegs. Bet tā ideja ir tajā, ka tanī brīdī, kad bars dzīvo kā viens veselums, kopība viens veselums, tad viena aiziet gulēt, pārējie vēl turpina spēlēt, vai ne? Un cita starpā skatās, kas apkārt notiek, un sargā viņus. Paiet kaut kādas stundas, tad tie, kas tur ir bijuši tie vēlie, tie sāk pamazām mikt ciet, pa to laiku tie otri jau sāk mosties augšā. Un tādā veidā gandrīz visas nakts garumā kāds bija nomodā. Un tā ir tā ideja. Mēs darbojamies kā viens vesels. Teoloģiskais princips par baznīcu tieši tas pats Kristus miesa, kā viens vesels. Mēs atbalstam viens otru. Problēma šeit ir tāda, ka ir reizēm krīzes, kas skar masveidā ļoti daudz cilvēkus vienlaikus. Un tanī brīdī citu cilvēku klātbūtni man nevis nomierina, bet uztrauc. Ja es esmu starp cilvēkiem, kuri paši ir, kā lai saka, uzvilkti, un kuriem pašiem liekas, tūlīt ar mums būs pavisam slikti, tad tu nevari nenervozēt, jūs saprotat. Kā laiku tu, protams, turies tam pretī, vai ne? Visi tur, mēs tāds mierīgs, vai ne? Bet vienā brīdī tev sāk kaut vai viņi krist uz nerviem, un viss kaut kas cits tur sāk notikt, kā visa rezultātā. Tas nemieris, tā neapmierinātība ir kā tāda infekcija. Viņa ļoti lielā mērā mūs skar. Par to savā laikā rakstīja izcilais pagājušā arī gadsimta psihoterapeits, faktiski viņš bija arī filozofs, zināmā mērā, Kārls Gustavs Jungs. Viņš stāsta savā autobiogrāfijā interesantu tādu epizodi, ka, ziniet, viņš tur, kā saka, psihiatrijas profesors, un tur viņam klienti pilns un tā tālāk. Un vienā dzīves posmā viņš pēkšņi bet konstatē, ka viņam sāk rādīties naktī baigie murgi. Tādi murgi, ka tur, ne tikai naktī, arī pa dienu. Ja? Viņam nāk prātā kaut kādas jocīgas domas, bet naktī tie murgi, kur viņš redz kaut kādas asinis, kaut kādas slepkavības, kaut kādas lietas. Viņš jau psihiatrs. Ne? Viņš domā, viss. Kaut kas riktīgi nav labi ar mani.
ka man pēkšņi tagad sāk nākt naktīs kaut kāda maniaka. Ne, tā viņš neteica, bet, atsakot, es pienesu viņu vietā. Ja, bet, sāk rādīties kaut kādi murgi, vai ne? Un viņš apraksta ļoti interesantu epizodi, ka viņš aizbrauc uz vienu konferenci vai kur tur uz Angliju no savas Šveices. Un tas ir gadsimta sākums, viņš aizbrauc uz turieni, vārds sakot, un kamēr viņš ir Anglijā, sākas Pirmais pasaules karš. Visi lasa avīzes, ārprāts, sācies karš, visi iesaistījušies, Antante uzbrūk. Un, zināt, pasaules karš sākās tieši tāpēc, ka bija Antante. Tieši tāpēc, ka bija līgums, ka ja uzbruks vienam, tad visiem ir jāiesaistās. Un tāpēc sākās pasaules karš, uzbruka vienā vietā, un visi bija kara stāvoklī. Bet tas ir cits stāsts. Bet tanī brīdī, kad viņš saka, es redzēju, ka apkārt cilvēki bija šausmās. Viņš saka, es vienīgais laikam biju priecīgs. Jo viņš saka, es beidzot sapratu, kāpēc man tie murgi rādījās. Nevis tāpēc, ka ar mani kaut kas tā personiski nebūtu kārtībā, bet tāpēc, ka esot kopā ar šiem klientiem, esot iekšā tajā kopējā sociālajā vidē, viņš bija intuitīvs sajūtas gaisā tās spriedzes, kas tur bija. Tāpēc es ļoti jūs aicinu saprast, ka daļa no nemiera, kuru mēs sevī jūtam, nemaz nav mūsu nemieris, bet tas ir nemieris, ko mēs jūtam sev apkārt, un viņš projicējās vai ienāk mūsos, un tā tas tiešām ir. Atkal aizsteidzoties vēl visam priekšā, kristīga cilvēku uzdevums ir tieši šis jautājums. Vai mēs kļūstam līdzīgi pasaulē? Tādā nozīmē, ka, visi uztraucās, tad es arī, loģiski, tu jau redz, mācītāji man pats pateica, ka tā tas psiholoģiski mēdz būt. Jeb arī mēs varam būt tie, caur kuriem kaut kāds tāds pieturas punkts šai pasaulē var sākties. Un tas ir labs jautājums. Bet mēs nedrīkstam novērtēt par zemu, ka mūs ietekmē apkārtējie cilvēki. Un tā ir mūsu atbildība. Gan attiecībā uz to, ar kādiem cilvēkiem mēs esam kopā un kādiem avotiem mēs pievēršam uzmanību, gan arī, ko mēs izstarojam viens otram. Ļoti, ļoti svarīga tēma. Un izvērt vēl pēdējā, lai es vēl paspētu vispār vēl kaut ko citu pateikt. Pēdējā lieta pie psiholoģijas ir sekojoša lieta. Lielākoties, mums ir jāsaprot viena lieta. Lielākoties mēs baidamies no tā, kas ir mūsu prātā. Ko es ar to mēģinu pateikt? Lielākā daļa no mūsu stresiem rodas reaģējot uz mūsu pašu pieņēmumiem, vai kā psihologi to kādreiz sauc šausmu scenārijiem, kas rodas mūsu galvā. Viens no lielajiem klasiķiem teica tādus vārdus, man šķiet, ka es vai tik neesmu jūsu draudzes kontekstā to jau pieminējis. Piedodiet, ja kādu esat to dzirdējuši, bet tas man liekas pats elegantākais teikums šai sakarā. Un autors saka sekojošu lietu. Es savā dzīvē esmu cietis no ļoti daudzām lietām. Dažas no tām ir arī notikušas. Bet no tās pārējās ir tās, vai ne, no kurām es esmu cietis, tāpēc, ka viņas varētu notikt, un tā tālāk un tā projām. Un šeit es gribētu jums iemācīt vienkārši, ko nozīmē iemācīt, vienkārši pastāstīt elementāru lietu, bet tā ir svarīgi, ka viņi tiek noformulēti un skaidri precizēti. Tātad ideja tāda, mūsu apziņai, interesanti, iepriekšējā dziesma tieši bija par apziņām iers, ja? Mūsu apziņai ir tendence, ka viņa nespēja aptvert visu laukumu vienlaikus. Viņa vienmēr ir kaut kam pievērsta. Un līdz ar to lielākoties briesmas atrodas mūsu izpratnē kaut kur te pataiz stūra. Vēl nē. Arī ne pēc 100 gadiem, jo pēc 100 gadiem vispār man strikt runājot ir samērā vienalga, kas būs. Nē, man nav vienalga, man ir bērni un mazbērni, bet principā. Te pataiz stūra. Vēl nē, bet te pataiz stūra. Un ja jūs rūpīgi sevi ieskatīsieties, tad tas tieši tā arī tas notiek, vai ne? Man ir bail no priekšā stāvošā deadline, nāves līnijas, kad ir jāiesniedz kaut kāds projekts, man ir bail no tā, kas notiks pēc tam. Un dažādiem cilvēkiem tas mērogs ir dažāds, bet likums ir tāds. Par to, kas norisināsies pēc gadiem 10, lielākā daļa cilvēku nenervozē. Es pīpēju, es nepīpēju, bet pieņemsim, es pīpēju. Es saprotu, ka principā, vai ne, nekas labs tas nav. Bet tas ir tā. Mans vectētiņš nodzīvoja līdz 89 un kūpināja tā kā skurstenis.
Varbūt viss būs labi. Bet, protams, tas, kas notiks pēc nedēļas, tas gan man uztrauc. Un šeit tas, ko mēs redzam pie visām tām metodēm, kas tiek ieteiktas, un es vienkārši gribu to izcelt un izmest te uz galda, pie tām metodēm tā tad ir vainu. Ja tev ir satraukums, un tas satraukums lielākoties veidojas no tevis paša pieņēmumiem un šiem šausmu scenārijiem, kas ģenerējas tavās galvās. Tūlīt būs tas, un tūlīt būs tas, un tūlīt būs tas. Tad tev ir divas vietas, kur tu vari paslēpties. Vai kur tev vajadzētu mazliet to apziņu mēģināt pārbīdīt, to uzmanības fokusu. Un tā viena lieta ir safokusēties uz tagadni. Tā ir liela māksla. Kristieši to mācās caur lūkšanu, kādreiz to mācās caur meditācijas praksēm, citās tradīcijās, bet tā ir mācīšanās būt šeit un tagad. Un lai cik tas jums neliktos dīvaini, dažos gadījumos ir daudz labāk šeit un tagad apzināties, ka šobrīd neviens zobenzoba tīģeris mani neplos, un tuvākajās minūtēs nekas tam līdzīgs nenotiks. Tas ir prātīgāk nekā sēdēt savā ofisā pie galda un nervozēt par to, kas būs pēc mēneša, labi saprotot, ka nervozēšana pati par sevi neko šajā pasaulē nemaina. Neko. Tas, ka es par kaut ko uztraucos, neko nemaina. Ja es sava uztraukuma dēļ sāku kaut ko darīt, vienalga, tur sagatavot 72 stundu somu vai vienalga ko, tad tas, kas maina situāciju, tas, ka es kaut ko daru. Bet tas, ka es vienkārši sēžu un uztraucos, neko nemaina pie tā, kas dzīvē notiek. Un tāpēc labāk varbūt savākties un teikt tā, Klaus, šobrīd ir zobenzoba tīģeris telpā? Nav. Mācos būt šeit un tagad. Paldies Tev, Dievs, par to, ka es varu šajā brīdī šeit būt. Paldies, ka šobrīd es esmu dzīvs. Kas notiks pēc dažām dienām, kas notiks pēc dažām stundām? Jūs domājat, ka mēs to zinām? Nē. Man var likties, ka viss ir kārtībā. Pēc nedēļas būšu. Un pa vidu viss kaut kas notiek. Es esmu redzējis pats savā pieredzē, kā veseli cilvēki krīt, un tie, kas ir slimi, tie dzīvo ilgi. Es esmu redzējis, kā tie, kuriem ir licies, ka gals ir klāt, nekāda gala tur nav. Un tie, kuriem ir licies, ka visa dzīve priekšā gals ir pienācis. Es negribu jūs biedēt. Es gribu teikt, ka mēs to nezinām, kas stāv mums priekšā. Tāpēc mēs esam priecīgi par to, kas ir šeit un tagad. Neļaujiet savu apziņu noķert šiem vidējā termiņa šausmu scenārijiem. Otrs glābiņš ir kā reizi aiziet tālāk, aiziet aiz tā datumu. Un tas izpaužās tādā veidā, ka cilvēks saka, jā, bet man nākamā nedēļa ir eksāmens, ja es viņā izkritīšu, tad bez mazliet cauri ir ar mani. Tad varbūt padomā mazliet tālāk. Labi, pieņemsim, paskaties, ko tas tev nozīmēs tiešām pēc tiem 10 gadiem. Ko tas nozīmē tajā kopējā, plašākajā dzīves kontekstā. Un ziniet, kas ir? Ļoti bieži izrādās, ka ja es tā bišķi paplašinu savu apziņu, tad daudzas lietas, kas man likās ļoti trauksmainas, īstenībā tādas vairs neizskatās. Es gribēju vienkārši šo pieminēt, tāpēc, ka es gribu sacīt, ka mēs paši, kā cilvēki, esam apveltīti ar šo spēju pievērst savu uzmanību dažādām lietām, un es jums garantēju, jūs un mēs visi varam vienmēr atrast, par ko uztraukties. Vienmēr. Problēma ir tā, ka tad, kad visi uztraucās par šo, tad, protams, es arī, kā bara dzīvnieks, es arī par to uztraucos. Bet es atkārtošu vēlreiz, visvairāk cilvēku nomirst gultā, baltos palagos. Es ceru, ka es jūs tā nesatriecu pārāk. Daudz vairāk nomirst siltos, baltos paladziņos, nekā, piemēram, lidmašīnu katastrofā. Bet baidamies mēs no lidmašīnu katastrofas. Tāpēc, ka mēs esam iemācīti, ka varbūt tā ir jādara. Labi, no lidmašīnām jūs nebaidaties, bet mums ir šobrīd mūsu scenāriji. Mums ir šobrīd ejošie scenāriji. Tāpēc, beidzot, pavalkot strīpu, tātad no psiholoģiskā viedokļa nervozitāte, nemieris, trauksmainība ir normāla lieta, plus vēl tam tur ļoti lielu lomu spēlē tas, ka mums ir iemācīts tādiem būt. Man, piemēram, bija vecmāmiņa, lai viņai viegli smiltis, es tiešām šo nesaku viņai pārmetot, bet man vecmāmiņa man teica tā, Indul,
Tu tikai nesapriecājies. Teica. Jūs saprotat to domu? Viņa teica tā, kurš putniņš agri dzied to vakarā kaķi sapēd. Tā viņa teica. Ne? Un jebkuras tādas prieka izpausmes viņa sauc par kaķa lustēm. Es nezinu, ko tas viņai nozīmē, bet tas bija skaidrs, ka tas ir negatīvs. Kaķa lustas. Un ar to viņa man iemācīja, vai viņa centās iemācīt, ka lūk, tev ir jābūt visu laiku viegli trauksmēnam, viegli nomodā. Tu nedrīkst pārāk atslābināties, jo tad obligāti sekos kritiens, tad obligāti sekos kaut kas slikts. Un daudziem no mums tas ir iemācīts. Tāpēc es varētu par šo tiešām stundu runāt, kā vēl visādos veidos mūsu psihi spēlē ar mums jokus. Kāpēc mēs katastrofizējam lietas, kāpēc mēs viņus redzam melnbalti, kāpēc mēs redzam tikai selektīvi sliktās lietas. Tā mūsu psiha darbojas. Un tas, ko mēs no psiholoģijas varam paņemt sev līdzi, ir. Mēs vienmēr atradīsim iespēju būt trauksmēniem. Jautājums ir, vai mēs mācamies to trauksmi mazliet savaldīt un mazliet vadīt. Tas ir tas jautājums. Problēma ar šo psiholoģisko pieeju ir tāda, ka tā, protams, nevar atrisināt visas iespējamās problēmas, lai kā psihologi mums mācītu elpot un domāt un visu kaut ko citu darīt, ir viena problēma. Dzīve reizēm patiešām ir nejauka. Dzīve reizēm patiešām ir ļoti sāpīga. Un mēs nonākam pie otrās lielās tēmas, ko es nosaucu par filozofisko aspektu. Un proti te ir stāsts par to, ka trauksme un bailes jau nebūtu nav mūsu tikai laikmeta iezīme. Ja es tā padomāju, kādos apstākļos cilvēki dzīvoja viduslaikos, kur viņi varēja mierīgi nomirt no aklās zarnas, ko viņi vienkārši sauc par sāpošo sānu slimību, jo viņi nezināja, kas tur sāp. Vienkārši vienu dienu tev normāls cilvēks, 20 gadi, 30 gadi, spēka gados sāk sāpēt sāni un skaties, pēc nedēļas cilvēku vienkārši vairs nav. Viņi varēja piedzīvot to, ka jebkurš uz ielas var izvilkt zobenu un tevi nogalināt, un tev nav nekādas policijas, ar ko aizstāvēties. Viņi varēja piedzīvot, ka karš sākas, un tu nemaz nezini, ka viņš ir sācies līdz brīdim, kamēr tavu sēta ir vienkārši pilna ar kaut kādiem izsalkušiem un izvarot gataviem cilvēkiem. Līdz ar to, piedošanu lūdzu. Nav tā, ka mēs dzīvojam pašos trauksmainākajos laikos. Problēma ir, ka mēs skatāmies ziņas, un ziņās definitīvi labas ziņas ir sliktas ziņas. Jo tad, kad jums pastāsta, ka Mozambikā bija skaists saulriets, jūs domājat, kas tas ir? Bet tad, kad saka, Mozambikā autobuss iegāzās aizā, tad tas tā kā laikam kaut ko nozīmē. Protams, ka realitātē tas man neko nenozīmē manā gadījumā, bet negatīvas ziņas atkal balstās uz to, ka visu laiku es mēģinu saprast, kur kādam ir kaut kas nogājis greizi, jo no tā ir jāmācās. Lūk, cilvēki ir bijuši trauksmēni. Un viņi ir vienmēr nodarbojušies ar to, ko mēs mūsdienās saucam par eksistenciālajiem jautājumiem, eksistenciālajiem jautājumu risināšanu. Atgādināšu, ka eksistenciālisms kā filozofijas virziens vērsa mūsu uzmanību, ka cilvēkam liels izaicinājums ir pati cilvēka eksistence. Veids, kādā mēs esam un kas mēs esam. Un veids, kāda vispār ir šī realitāte. Saprotat? Mūsu izaicinājums ir nevis vienkārši konkrētas problēmas, bet dzīve kā tāda, eksistence kā tāda, ir sarežģīta, komplicēta lieta. Un tas tā tika noformulēts līdz ar eksistenciālo filozofiju, bet arī senāk tajās lielajās garīgajās tradīcijās saucamajās, no kurām ir cēlušās arī reliģijas lielās un tā tālāk, tur jau visur apakšā ir bijuši šie cilvēki mēģinājumi saprast, ko mēs tad daram. Pats galvenais, ko mēs daram ar 4 lielajiem jautājumiem. 4, vismaz 4, varbūt 5 lielie jautājumi. Pirmais ir jautājums par jēgu. Kāda jēga vispār? Ir jau forši cīnīties, ir jau forši uzvarēt, ir jau labi nosist visas čūskas. Un kam tas viss? Neviens psihologs nevar uz to atbildēt. Viņš var atbildēt, kā mans prāts strādā. Bet viņš nevar atbildēt uz jautājumu, kāpēc man jādzīvo, kas man vispār jādara. Iepratī bezjēdzībai, iepratī sajūtai, ka es jau te plosos, bet vienalga viss beidzās ar tiem vārdiem, viss būs labi. Un jūs zināt, ko nozīmē viss būs labi, ja? Arī esat dzirdējuši šo anekdotu. Tu esi notiek. Kad cilvēki latvieši saka, viss būs labi. Ziniet, uz ko viņi atsaucās? Labi, tas ir humors. Es ceru, ka jūs neņemat nopietni mani.
Tas tagad tev ir izrakta bedra, vai ne? Tev laiž iekšā. Un kaprats stāv. Viņš saka, bišķi pa labi. Viņš saka, bišķi pa kreisi. Un viņš saka, būs labi. Tie ir tie pēdējie vārdi, ar ko cilvēks aiziet. Ja? Tātad, lūk, līdz ar to būs labi iepratī tam, ka nebūs labi. Mēs dzīvojam pasaulē, un tas ir otrais lielais jautājums, kurai trūks drošības. Trūks drošības. Es vēršu jūs uzmanību, lai jūs varētu nokontrolēt kaut vienu lietu. Jums ir jānokontrolē viss univers. Kāpēc? Tāpēc, ka es, piemēram, sacīšu, pēc nedēļas 12. tiekamies šeit. Tāda maza lietiņa, kas tad tur liels, vai ne? Bet man ir jānokontrolē visas šūnas, visi asinsvadi manā ķermenī, jūsu ķermenī, savādāk mēs būsim beigti. Tālāk man ir jānokontrolē, ka nesākās karš, man ir jānokontrolē, ka mēs varam atbraukt, ka mašīnas nesalūst, ka šī vieta nav viņai nav kaut kas slikts noticis. Beigās man ir jānokontrolē, lai asteroīds neuzkrīt kādam uz galvas, jo tehniski arī tas var notikt. Un saule neizdziest, un citi planētieši neatbrauc. Mēs vienkārši ikdienā par to nedomājam. Bet īstenībā, lai mēs varētu kaut ko garantēti teikt, es būšu, es darīšu, mums būtu jābūt Dieva vietā. Kā viens no lielajiem autoriem Bībelē sacīja. Nesaki, ja es iešu, es darīšu. Saki, ja Dievs vēlēs, tad es iešu un es darīšu. Bet ja nekas nav drošs, tad varbūt jādzīvo panikā. Trešais lielais jautājums ir par cerību. Un cerība ir par to, ka, lūk, tas mans pieminētais cilvēks, es mūžam atcerēšos Rīgā, Kapričiem vien laiku bija tāds žakets ar uzrakstu, uz muguras bija Rīgas dzīvokļu mājokļu departaments. Rīgas dzīvokļu mājokļu departaments. Un tā viņš tur ierādīja to mājvietu, jā. Bet, ja viss beidzās tur, atkal, ko tas nozīmē? Vai ir kaut kāds turpinājums? Kas ir turpinājums? Kas ir tālāk? Un visbeidzot, tas ir jautājums arī par piederību. Vai mēs šajā pasaulē esam vieni un vientuļi, ja mēs esam kaut kādā veidā spējīgi viens otru dzirdēt un saprast? Eksistenciālie filozofi vērsa mūsu uzmanību, ka cilvēks ir būtne, un tagad es lietošu tomēr teoloģisku valodu, es atvainojos, ka varbūt tāds lēciens, bet teoloģiskā valoda ir, ka mēs dzīvojam grēkā kritušajā pasaulē. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ir fundamentāla problēma. Šī nav pasaule, kurā viss ir kārtībā. Šī pasaule labākajā gadījumā ir pasaule, kura virzās kaut kam pretī. Bet tajā ir ļoti daudz problēmas. Un tagad stop. Mums ir jāiemācās būt laimīgiem par spīti neskaitāmiem iemesliem nebūt laimīgiem. Mums jāiemācās būt kaut kādā mērā spējīgiem funkcionēt, neskatoties uz daudziem labiem pēdiņās argumentiem, kāpēc nav jēgas, nav nekādas cerības, nav nekādas drošības, ir absolūta vientulība un nav skaidrs, ko man ar to visu iesākt un darīt. Labi. Kā šīs lielās tradīcijas ir mēģinājušas mums palīdzēt? Un šeit atkal es varētu stundu runāt, bet man ir 5 minūtes. Ja? Līdz ar to es gribētu pieminēt 4 lielus principus. Es saprotu, ka jūs viņus neatcerēsieties, bet šis viesis tika ierakstīts, jūs uzliksiet lēnākā gaitā, visu pārdomāsiet, strīdēsieties ar mani, teiksiet, tā nav, vai gluži otrā teiksiet, jā, pareizi, beidzot, kāds to pateica. Ja? 4 lielie principi, ko mēs varam secināt no pasaules lielajām garīgajām tradīcijām. Pirmais princips ir lielās plūsmas vai nepārtraukto pārmaiņu princips. Un šis ir ļoti svarīgas lietas. Saprotat, draugi, jūs saprotat, Trumps vai ne Trumps, Putins vai ne Putins, tur viena vai otra lieta. Šobrīd tajā tuvinājumā, kurā mēs esam, tas ir nenormāli svarīgi. Un tas ir svarīgi. Es negribu to noliekt. Es tiešām negribu to noliekt. Bet es jums saku, pēc 100 gadiem
neviens ne otrs nebūs. Pat ja nekas nenotiks no mūsu puses. Ar to es neaicinu jūs uz pasivitāti, bet ar to es vienkārši vēršu jūsu uzmanību, ka lielās garīgās tradīcijas filozofi mums ir atgādinājuši, ka dzīve ir nepārtraukta plūsma. Un šajā nepārtrauktajā plūsmā mums nevajadzētu pārmērīgi pieķerties kaut kādam atsevišķam posmam. Mums vajadzētu saprast, ka tā plūsma iet uz priekšu. Un viss mainās, un mainīsies, un būs savādāk. Gribat anekdoti šajā sakarā? Protams. Anekdoti arī daudz varbūt jau esat dzirdējuši. Viena no manām mīļākajām no mūsu ticības brālēnu ebreju apcirkņiem. Atnāk pie rabīna. Kāds tur, Īzaks, piemēram. Atnāk pie rabīna Īzaks un saka tā, ka dzīvē galīgi neiet viņam. Zināt šo anekdoti, ja? Sieva nešpatna, priekšnieks nekāds, veselība galīgi slikta, bērni neklausa, vārds sakot, dzīve dārga, viss ir nenormāli slikti. Ko lai dara? Rabīns saka tā, tu aizej mājās, dabū mazās lapiņas, līmlapiņas un sarakst virsū, tas pāries. Un saliec vienkārši visur, pie spoguļa, pie leduskapja, visur saliec vienkārši lapiņas. Tas pāries. Un katreiz, kad tu to redzi, tu skaties uz to, vai ne? Viņš aiziet, saliek lapiņas, kā mēs varam nojaust. Pēc kāda laika viņš atnāk pie rabīna atpakaļ. Viņš saka, rabī, nostrādāja. Viņš saka, reāli, kaut kā viss ir mainījies. Un priekšnieks tā kā nomainījās, un sieva tā kā labāka palikusi, un bērni izauguši un sākuši saprātīgāk palikt, un tā veselība ar tā kā ir uzlabojusies, vai ne? Viņš saka, riktīgi labāk ir, ko tagad darīt ar tām lapiņām? Varbūt jāņem jau nost. Un rabīns saka, lai paliek. Tas pāries. Un tā ir. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs lasām Bībeli, ir, lai mēs šo lietu iemācītos. Kas ir Bībele? Bībele ir stāsti par to, kā visādi ir gājis. Un kur ir licies jau, ka viss. Un nē. Un atkal mēs ceļamies, un atkal Dievs darbojas, un atkal mēs varam kaut ko izdarīt. Un tad mums liekas, tagad gan būs uz mūžīgiem laikiem, un mēs atkal esam citā pozīcijā. Dzīvē nepārtraukt notiek pārmaiņas. Un, ziniet kā, labos brīžos tas izklausās traki. Tas pāries. Traki. Bet sliktos brīžos brīnišķīgākā ziņa, kas var būt. Tas pāries. Un es tā kādreiz domāju, nopietni. Mums šobrīd problēmas liekas, nenormāli svarīgas. Viņas ir nenormāli svarīgas. Es negribu noliekt to. Bet pasaulē ir sava loģika. Dievs ir iebūvējis viņā savu loģiku, un process iet uz priekšu. Jūs teiksiet, labi, Indul, bet tas jau tā skumīgi, vai ne? Tu jau pats te ņirgājies, ka kaut kad jau būs viss labi, vai ne? Es gribētu, lai tagad ir labi. Un tāpēc ir otrs lielais princips. Ja pirmais ir, ka viss ir plūsmā. Es nevaru jums nepastāstīt vēl vienu lietu, piedodiet. Jūs esat dzirdējuši, ka, piemēram, austrumu filozofijā ir tāds jēdziens kā ilūzija, maija, ja? Ka visu pasauli ir iluzora. Esat kāds dzirdējis? Nav neviens dzirdējis. Neko nav dzirdējis. Visi dzirdējuši. Kurš tad nezina? Un tad rietumnieki smējās par šiem te, kas viņi tur bija, hinduistiem. Reku pults, vai ne? Tu saki, ka tā ir ilūzija. Es tev iedošu to pultu papieru, un tad tu sapratīsi, ka te viss ir reāls. Nav nekādas ilūzijas. Bet austrumu filozofi mums mācīja. Viņi jautāja pavisam citu jautājumu. Kāpēc šī pults ir iluzora? Viņi jautāja, kur šī pults bija pirms 100 gadiem? Kā pirms 100 gadiem? Pirms 100 gadiem viņi nebija izgatavota. Šis te organiskais stikls, nezinu, kaut kāda nafta vēl bija. Tā kāja bija vēl kaut kāda rūda, kas nebija izrakta no zemes. Šī pults pirms 100 gadiem nemaz nebija vēl. Es jautāšu, kur šī pults būs pēc 100 gadiem. Izņemot, ja man viņi ieliks muzejā, tāpēc, ka Ģirds un es esam runājuši no viņas, tad vienkārši pults. Ja? Bet visos pārējos gadījumos viņi izmetīs ārā, pārstrādās. Un pēc 100 gadiem nekas nebūs.
tad ir pults vai nav? Nē, nu šobrīd viņa ir, bet viņas eksistence nav absolūta. Viņa ir vienkārši stadija tajā milzīgajā plūsmā. Un tas ir ļoti svarīgi to saprast. Un Bībele arī mums to uzsver, ka Dievs ir vienīgais no mūžības uz mūžību, bet mēs visi esam uz mirkli. Un tādā ziņā Dievs ir vienīgais, kas pa īstam ir. Un mēs esam tik tālu, cik viņš mums dod. Labi, bet es esmu pie otrā principa. Un otrais princips ir ēnas princips. Izklausās briesmīgi, bet princips saka tā, visām lietām ir otra puse. Labām lietām ir sliktā puse. Bet arī sliktām lietām ir labā puse. Nu, Ranīdula, tu mums te tagad māci kaut kādas šausmas un tā tālāk un tā projām. Bet es aicinu jūs uzmanīgi paskatīties uz to. Kā atkal viens no lielajiem autoriem teica, viņš teica apmēram sakojošu lietu, ka ikvienā noslēgumā ir jauns sākums. Ja es esmu pārāk labs pret saviem bērniem, tas nav labi. Ja es esmu pārāk skarbs pret saviem bērniem, tas nav labi. Visām lietām ir otra puse. Un es šo saku jums nevis kā tādu deklarāciju, bet es jums saku, ka tā gudrība, ko mums māca filozofiskais pieejams, viņš saka tā, klausies, Indula, jā, tu man vari sarakstīt šeit uz tāfeles. Visādas iespējamās problēmas un zaudējumus un tā tālāk tā projām. Labi, un tagad padomā. Padomā mazliet plašāk un dziļāk. Kas ir tas, ko tā situācija, kurā tu esi nonācis, tev iemāca? Kas ir tas, ko tā situācija tev ļauj piedzīvot, saprast? Kas ir tas, ko tā situācija tev dod? Tas man neko nedod. Pirmā sajūta ir tāda. Mēs redzam rungai tikai vienu galu. Mums liekas, tas ir absolūts, tikai un vienīgi slikti. Bet lietai vienmēr ir otra puse. Vienmēr ir otra puse. Ko tas īsti nozīmē, es tagad nesākušu skaidrot, tāpēc, ka tā ir milzīga, tāda intuitīva lieta, kur ir vajadzīgs iedziļināties, kur ir vajadzīgs pajautāt sev daudzus ļoti nopietnus jautājumus, lai es saprastu, kādā veidā lietas nāk man par labu. Un ja jūs man neticat, ka tā tas ir iespējams, tad atceraties kaut vai, piemēram, to, ko Bībele saka, ka tad, kad Jēzus tika kristīts, pirmā lieta, kas notika, Svētais Gars viņu aizdzina, aizveda, kā tulkosim šo vārdu, tuksnesī, lai viņš tiktu velna kārdināts. Vai ir labi tikt kārdinātam? Vai tas ir patīkam? Vai tas ir forši? Vai nevarētu no tā izvairīties? Kas, lūdzu? Rūdījums. Tieši tā. Labi, es neņemos meklēt atbildes, bet es saku, ka Svētais Gars šai gadījumā vada ļoti neparastā veidā. Viņš vada viņu tur, kur ir reāls apdraudējums. Izņemot, ja mēs domājam, ka tas ir teātris, tad visos pārējos gadījumos mums ir jāpieņem, ka tas apdraudējums bija nopietns. Un ja tas bija nopietns apdraudējums, tad acīm redzot, tas ir vajadzīgs. Kā tā? Kas tas ir? Bet tas tiešām tā ir. Trešais lielais princips, ko filozofija mums māca, atceramies lūdzu vienmēr, ka pasaule ir viens liels veselums. Un īstenībā viss, ko mēs redzam, ir viens liels notikums. Neticat man? Jūs esat dzirdējuši varbūt no zinātniekiem. Ko zinātnieki saka? Tagad es nesākšu. Jā, nē, melns balts, mēs te dažādi varam domāt. Kā zinātne, mūsdienu zinātne saka, kā cēlās universs? Tu zini, noteikti. Lielais sprādziens, vai ne? Sākumā tur nezinu, kas tur bija, tad viss uzsprāda. Kad beidzās lielais sprādziens? Cikos? Viņš vēl joprojām turpinās. Tas, ko mēs šeit, no zinātniskā viedokļa, filozofiskā viedokļa, tas, ko mēs šeit redzam, tas, ka mēs sēžam šajā telpā, tā ir tā singularitāte, no kā viss radās. Viņa vienkārši ir izplatusies, un te mēs esam. Tas lielais sprādziens ir tā, kā es iemetu tintnīcu pa sienu, tur ir, viņi izšķīst uz visām pusēm, un viņi lēnām tek lejā. Draugi, mēs esam viena
notikuma daļa. Un atkal šie filozofi teica, Klau, bet ja tu to saproti, tā līdz kaulam tu bišķiņ apdomā to, tad tu pēkšņi saproti, ka īstenībā ne tavā dzīvē, ne pasaulē nenotiek nekas tāds, kam nebija jānotiek. Un viss, kas notiek, ir absolūti likumsakarīgi. Un to vispār, kā lai jums pasaka, tā ideja, ka es varētu tagad fundamentāli izmainīt pasaules gaitu, es kā cilvēks ir ļoti, ļoti ierobežota. Ir viens notikums. Un šajā notikumā ir, protams, daudzas detaļas, un mēs visi esam šīs detaļas. Mēs visi esam šī daļa. Vai jūs zināt, paņemsim bišķi to zinātni, vēl patirināsim. Vai jūs zināt, ka mūsu asinīs galvenais veids, kā skābeklis tiek transportēts, ir hemoglobīns. Hemoglobīnā centrālā molekula ir dzelzs molekula, kurai piesaistās attiecīgi skābeklis vai ogļskābā gāze un tā tālāk. Sarežģīts, ļoti interesants process. Bet vai jūs zināt, kā rodas, saskaņā ar zinātni, kā rodas dzelzs atomi? Viņi rodas divām ārkārtīgi lielām, masīvām galaktikām saduroties kopā, jo tas ir vienīgais veids, kā atraisās tik milzīga enerģija, ka sāk sintezēties smagākie atomi. Mēs esam šeit spējīgi elpot un dzīvot, tāpēc, ka mēs nesam sevī šos zvaigžņu putekļus. Pilnīgi viss, kas universāli līdz šim ir noticis, ir bijis vajadzīgs, lai mēs šeit būtu. Un tagad aizmirstiet evolūciju un aizmirstiet visu pārējo, bet tas ir tas, ko Bībele jebkurā gadījumā atkal mums saka. Visa šī pasaule ir viens liels veselums. Dievs ir tas, kurš darbojas. Šajā pasaulē nav nekā, kas būtu ārpus viņa. Viņa esība, viņa īpašības, viņa darbība. Viss nāk no viena avota. Un tas ievieš zināmu mieru, draugi. Protams, es jau vienalga varu nervozēt, jo man jau liekas, ka es esmu gudrāks nekā viņš, ne? Un es jau zinu, kam vajadzēja notikt un kam nevajadzēja notikt. Bet es atkārtošu vēlreiz. Ja no lielās realitātes viedokļa kaut kam nebūtu vajadzējis notikt, tas nebūtu noticis. Notiek tikai tas, kam ir jānotiek, jo tas ir atkarīgs no cēloņiem. Tas ir atkarīgs no visas iepriekšējās dinamikas. Jā, mēs varam pieņemt kaut kādas lēmumus, mēs varam mēģināt izmainīt to, kas ir uz priekšu, plūsmas princips saglabājas, bet uz šo brīdi mums jāsaka, mēs esam tur, kur mēs esam, jo savādāk nevarēja būt. Kā nevarēja būt? Nevarēja būt. Mēs pieļāvām to, kas notiek tur kaimiņu valstī. Un tas tur notika. Negribās jau uzņemties atbildību, bet šī atbildība ir kopīga. Un pēdējais lielais princips, kas man atved arī beidzot pie teoloģijas kā tādas, ir tas, ko mēs varētu nosaukt par cerības principu. Un cerības princips māca mums tīri filozofiski ļoti neparastu lietu. Tas māca mums to, ka pa īstam ir tikai labais. Un ļaunais pa īstam nemaz nav. Es esmu kādreiz aizdomājušies par to. Svētais Augustīns arī, būdams kristietis, protams, savā veidā to tā teica. Viņš teica, ļaunais ir labā trūkums. Kas ir tumsa? Situācija, kad nav gaismas. Vai tumsa var būt tumšāka par to, ka vienkārši nav gaismas? Nē. Kad nav gaismas, neviena fotons, neviens nelido, tad mēs arī esam. Vairāk tumšāks nevar būt. Gaisma, vai gaisma var būt vēl vairāk nekā viņa šobrīd ir? Var. Vai viņa var būt vēl vairāk? Jā, viņai nekad nav robežas, tāpēc, ka viņa ir. Un tumsa ir tad, kad gaismas nav. Augstums. Kas ir augstums? Augstums ir tad, kad molekulas nekustās vairs. Brauna kustība ir apstājusies, viss ir apstājies. Vai var būt augstāks par mīnus 275 grādiem? Par absolūto nulli? Nevar.
Tāpēc, ka tad, kad viss ir sastindzis, tad viss ir sastindzis. Viņš nevar būt sastingušāks. Un tad padomājiet vēl vienu lietu. Man var būt lukturītis rokā. Un es varu ieiet tumšā telpā, un es ar to lukturīti izgaismot varu daudz ko. Un ja mans lukturītis spīd, tumsa var tam pretoties? Tumsa nostājās un saka, nē. Nē, viņas nav. Tas ir vārds, ar kur mēs apzīmējam to, ka kaut kas trūkst. Trūkst gaismas, tāpēc ir tums. Un mēs vispār zinām, ka ir tumsa, tāpēc, ka ir gaisma, tāpēc, ka mēs esam redzējuši, kā tas ir, ka ir kaut kas, un tad mēs varam sakāt, tagad ir, ka tas nav. Mums nav, piemēram, tumsas lukturīšas, tad tas ļoti labi. Mēs izvelku tad tumsas lukturīti. Paspīdina, viss paliek tumšs. Nē, tāpēc, ka tumsai nav eksistences. Eksistence ir tikai labajam. Eksistence ir tikai tam, kas ir. Un šis ir tāds interesants, atkal jāsaka vēlreiz filozofisks princips, kas liek mums domāt par to, ka viss būs labi. Ka viss būs labi. Jo viss, kas ir, tas ir labs. Ja jūs esat kādreiz dzirdējuši, ka Dievs ir labs un kad tiek sacīts, ka Dievs ir viss laba avots, tad tā ir tieši šī koncepcija. Klausieties, ko mēs saucam par, es nezinu, veiksmi vai laimi vai kad ir labi? Izdodas tā, kā ir iecerējuši. Ko mēs esam apmēram iecerējuši, to mēs nezinām labi. Bet es jums teiktu tā, vai nav tā, vienkārši padomājiet, vai nav tā, ka ja man dzīvē lietas netiek atņemtas, un viņas vismaz man ir, kas man jau ir bijis, un varbūt man viņas iet uz priekšu, un man viņas ir vairāk, tad tie ir labi laiki. Ne? Un kas ir ciešanas? Ciešanas ir tas, ka man tiek atņemts. Man tiek atņemta veselība, man tiek atņemta tuvi cilvēki, man tiek atņemta nauda, man tiek atņemts laiks. Kaut kas man bija, un man tagad to atņem, un es saku, tas ir zaudējums. Tās ir sāpes. Un es vēlreiz jums saku, tas, kas ir labi. Un slikti ir tas brīdis, kad tas, kas ir, mazinās. Tad, kad tas kļūst mazāk. Un mēs dzīvojam pasaulē, kurā šis kontrasts ir, un tāpēc es to pieliku pie filozofijas kategorijām, tāpēc, ka tas ir ļoti liels interesants izaicinājums, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā nekad nav tā, ka ir tikai gaiši, tikai labi, tikai silti, tikai patīkami. Ir šie kontrasti. Un so tiem mēs kaut ko mācāmies. Bet esība piemīt tam, kas ir. Tā piemīt Dievam. Nu jā, un te pirms es dodu jums iespēju uzdot kaut kādus jautājumus. Es gribu tomēr pie tām teoloģiskām lietām vēl bišķi pakavēties. No vienas puses teoloģijā viss ir skaidrs. Jēzus sacīja, savu mieru es jums dodu, savu mieru es jums atstāju. Ne tā kā pasauli dod, es jums dodu, jūs sirdis, lai neiztrūks un neizbīstas. Amen. Tik vienkārši. Bet, protams, interesants ir šis nošķīrums ne tā, kā pasaule dod. Es jums dodu. Acīm redzot, ir pasaulīgs miers un ir tas miers, ko Kristus mums dod. Un es jums izteikšu mazu hipotēzi. Hipotēze ir tajā, ka ir cilvēki, kur uzskata, ka miers ir tad, kad nekas nenotiek. Miers ir tad, kad nekas nekustās. Viena miera definīcija. Miers ir. Es izēju ārā, visi koku zari ir mierīgi. Nekas nekustās. Un tas jau sāk izskautīsies pēc absolūtās nulles un viss pārējā. Ja? Tas ir kā pasaule saprot, kas ir miers. Miers kā stadija. Miers atkal kā pauze starp kariem. Atkal es varētu jums jautāt, kad beidzās Pirmais pasaules karš? 18. gadā. Pilnīgi pareizi. 18. gadā. Hitlers jums nepiekrist. Viņš teiktu, ka viss tā netaisnība bija. Otrais pasaules karš īstenībā ir tas pats Pirmais pasaules karš. Tikai tu pa vidu bija pauze, kuras laikā vajadzēja savākties, sagrupēties, lai varētu turpināt. Kad beidzās augstais karš? Tas pats jautājums apmēram, kas ar to lielo sprādzienu. Pie Berlīnas sienas, jā, viņš tiešām beidzās. Ja varbūt tagad viņš ir tas, kas beidzās. Šobrīd ir tas, kur vēl ar vienu ir šīs rīstīšanās un mēģinājumu atjaunot Padomju Savienību.
Vārdsakot, es mēģinu jums sacīt, ka pasaule saprot ar mieru to, ka nekas nenotiek. Ka ir miers, ka visi lēnā garā gatavojas karam, vai ne, un pa to laiku ir miers. Ja. Un Kristus saka, nē, savu mieru es jums dodu. Un tas miers, kas ir Kristuma prātā, es tā gribētu atļauties interpretēt, ir tas, ko mēs redzam no vecās derības daudziem tekstiem, ka šalom nozīmē harmoniju. Šalom nenozīmē nekustīgumu, šalom nenozīmē sastingumu. Šalom nozīmē nevis, ka nekas nenotiek, bet lietojot latvisku izteiksmes formu, viss notiek. Lūk, tad ir miers, kad lietas notiek. Un tas man liek domāt, ka arī kristīgajā izpratnē tas galvenais un lielākais jautājums, kā atrast mieru nemiera laikā, ir nevis kā nokontrolēt lietas, nodrošināties, dabūt kaut kā, ka vismaz šeit ir miers, apkārt viss kaut kas, bet šeit ir miers. Bet kā atrast plūsmu, kā atrast to virzību, kura mierīgi, noteikti, pārliecināti virzās uz priekšu, pat tad, kad apkārt ir gana daudz turbulences. Un tas ir tas, ko es jums iezīmēju jau mazliet sākumā, teikdams, ka, manuprāt, kristīgu cilvēku galvenais uzdevums ir būt tiem, kuri no Kristus mācās. Kā ir iespējams saglabāt šo iekšējo skaidrību par to, no kurienes mēs nākam, un uz kurien mēs ejam, un kam mēs piederam, par spīti visam, kas apkārt notiek. Jā, apkārt ir problēmas. Viņas vienmēr tādas ir bijušas. Bet mēs zinām, kas mēs esam, mēs zinām, uz kurien mēs ejam, mēs zinām, kam mēs piederam. Un šeit mums kā kristiešiem ir atkal 4 pārdomu tēmas, tikai izskatēšu. Pirmā tēma ir, Dievs patiešām ir. Un es jums nevaru izstāstīt, cik daudziem kristiešiem un pat kristīgiem teologiem un mācītājiem man gribas reizēm atgādināt šo elementāro faktu. Ko viņi atzīst, protams, vārdos. Bet jūs zināt, ir tas skaistais teiciens, ka eksistē tāds teorētiskais ateisms un eksistē praktiskais ateisms. Teorētiskais ir, ka es noliedzu Dieva esamību, praktiskais ir, ka es dzīvoju tā, it kā viņi nebūtu. Un šeit es negribu jūs moralizēšanas nozīmē aicināt par Dievu domāt. Bet es aicinu jūs domāt, patiešām ir tas viens noslēpumainais iemesls, kāpēc pasaule vispār ir. Ņemam to nopietni. Ieklausamies tajā. Tā patiešām ir. Un no turienes izrietēs otrs secinājums, draugi. Es nevaru jums to izstāstīt, es ceru, ka jums tā sērga nav, jums labi mācītāji apkārt. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kuri domā, ka Dievs pieslēdzas pasaulē reizē. Nē, Dievs var visu kaut ko. Atceraties, evaņģēlijos, tas brīnišķīgais gadījums. Atnāk pie Jēzus viens cilvēks un saka, ka viņam tur vai vienā gadījumā dēls, otrā gadījumā kalps ir slims vai ne, un tā. Tur reizēm pat tiek vienā citā vietā sacīts, ka tur atsūta kaut kādus sūtņus vai ne. Nāc tagad palīdzi, dziedina Jēzum, jautā, lai viņš iet tur dziedināt to galmenieka dēlu vai to centurionu kalpu vai ne, un tā. Un Jēzus saka, es iešu. Un tad tas cilvēks saka, viņam tā nenāc. Jo es zinu, ka tev pietiek pateikt tikai vienu vārdu, un mans kalps būs vesels. Jo es taču arī esmu armijā, un es zinu, ka ja pavēlnieks kaut ko saka, tad pārējie izpilda, ne? Saki tikai vienu vārdu. Un mēs lasām, ka Jēzus paslavēja viņa ticību, viņš saka, tādu ticību es ne pie viena neesmu redzējis, vai ne? Un saka, ej, lai notiek ar tavu pēc tavas ticības, un viņš tur iet, un tas kalps ir vesels. Esat kādreiz aizdomājušies, kas tur īstenībā notiek? Šis cilvēks ir atnācis pie Jēzus, un viņš saka tā, Dievs var visu! Kāpēc viņš nevarētu pateikt vienu vārdu un viss būtu kārtībā? Un izskatās, viņš nenormāli ticīgs, vai ne? Nu, ļoti, ļoti ticīgs cilvēks. Viņš tiešām tic, ka Dievs var visu. Bet par ko Jēzus brīnās? Viņš brīnās par šo interesanto pieņēmumu, ka Dievs var visu, Dievs ir visur, Dievs ir, bet kamēr es viņam nepaprasu, tamēr viņš to nedara. Kamēr
Ja es redzu brīnumu, tad man liekas, jā, tad Dievs valda. Tad Dievs manifestējas. Kas ir pārējos gadījumos? Kas valda pārējos gadījumos? Un es domāju, ka mums kā kristiešiem ir jāatcerās viena lieta, ka Dievs valda vienmēr. Jā, viņš reizēm pieļauj, ka cilvēki izdara savas izvēles. Viņš ļauj mums saskarties ar savas izvēles sekām. Tas ir līdzīgi tam, kā tēvs reizēm atlaiž savu mazā bērna roku vai māti, lai viņš iemācītos staigāt. Un tas var nozīmēt kritienu. Bet savādāk nevar iemācīties staigāt. Bet es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka Dieva valstība, Dieva valdīšana nekad nav beigusies, nekad nav apstājusies un nav neviena punkta, kur viņa nebūtu. Un tāpēc, ja mēs ticam, ka Dievs ir, un ja mēs ticam, ka viņš ir visvarens un viņš valda, un ja mēs kā kristieši vēl arī ticam, ka viņš ir labs un viņam ir labi nodomi, tad te ir tas teoloģiskais un ticības pamats, kuru mēs esam aicināti nemitīgi sev atgādināt un pie tā atgriezties. Mīļie draugi, mana drošība par manu dzīvi nav, ka es visu kaut ko mācēšu izdarīt. Mana drošība par manu dzīvi nav, ka līdzās būs citi cilvēki, kuri mācēs izdarīt, kas ir jāizdara. Mana vienīgā paļāvība attiecībā uz manu dzīvi ir, ka es saprotu, ka mēs šeit visi esam tāpēc, ka kāds mūs te ir attaicinājis. Un šī pasaule viscaur ir viņa radīta. Un viņa viscaur atrodas viņa rokās. Nevienmēr es saprotu, kāpēc tai pasaulē notiek tas, kas notiek, bet es zinu, uz kuriem viņi virzās. Un ar to es gribētu, diemžēl, noslēgt, un tad jūs varēsiet jautāt, mēs varam paturpināt vēl, man laiks jau gan izsmalts, 15 minūtes vēlāk. Lūdzu atceraties, pasaules gals, zināt tādu terminu? Esam dzirdējuši tā. Telos tu kosmu. Kosmos telos. Es ceru, ka jūs arī to zinat ļoti labi. Es vienkārši vēlreiz to pasvītrošu. Ka telos nozīmē galamērķis. Telos nozīmē mērķis. Tā, ka tu brauc autobusā vai mašīnā, un tu bišķiņ piemiedz, kā jūs te daži lekcijas laikā. Tad es sasitu plaukstus, jūs pamostaties pēc pusdienām. Un jūs sakat, esam jau galā? Beigusies jau lekcija, ja? Labi. Jūs jautājat, vai mēs esam galā? Un es saku, nē, vēl bišķiņ gribu papļāpāt. Vai mēs esam jau aizbraukuši galā? Nē, mums vēl bišķiņ jābrauc. Gals nenozīmē fināls. Visi slikti, jo ir gals klāt. Gals nozīmē, ka mērķis ir sasniegts. Un Bībele runā par to, ka pasaules gals. Vai tātad šis mērķis, kādēļ viņa ir radīta, nav nekas cits kā Dieva valstība, jaunā Jeruzaleme, kas nolaižas no debesīm, kā līgava, kas sagatavota savam vīram. Mērķis ir ļoti, ļoti labs, mīļie draugi. Bet tas, par ko tiek runāts evaņģēlijos un citur, tiek runāts par pēdējiem laikiem, tiek runāts par posmu, pirms tas mērķis tiek sasniegts. Un tur tiek aprakstīti kari un visādas problēmas un pretstāves un grūtības. Un reizēm mēs izdaram kļūdu. Mums liekas, ka gals ir slikti. Gals ir ļoti, ļoti labs. Ja jūs man jautātu, ar ko šitas viss beigsies? Viss šis, ar ko tas beigsies? Ar dziesmu sarunu. Tas bija ļoti konkrēti atbildi. Es piekritīšu, ja jūs ar to domājat, to ainu, kur tur ir tie daudzie sapulcējušies baltās drānās un koklis viņiem rokās, un viņi dzied. Man kāds cilvēks teica, ka tas esot šausmīgākais, kas viņam vispār ir nācies. Viņš tā iedomājās, ka viņam visu mūžību būs jākoklē. Bet, labi, mēs saprotam, ka tā ir tikai līdzība. Bet jā, jums taisnība. Tas mērķis ir ļoti, ļoti labs. Un tas ir tas, kas mums ir jāatcerās. Un tad pašās beigās, mīļie draugi, tad kas paliek pāri? Paliek pāri tas, ka es kā cilvēks sadomāju šausmu scenārijus. Man ir jāatgādina sev,
ka šis viss ir viens liels notikums, un mērķis viņam ir zināms, un nobeigums viņam ir zināms. Tad ko man jādara? Varbūt jāatrauj tās acis no tām šausmām, kuras es tāpat nevaru ietekmēt, jo, lai cik es baidītos no tā, ka es baidos, nekas nenotiek. Un man jāfokusē tomēr tās acis ir uz šo mirkli. Un jāsaprot, ka Dievs no manis sagaida, ka es šajā mirklī izdaru to, ko es varu izdarīt. Dzīvoju savu dzīvi, veidoju savas attiecības ar saviem tuvākiem cilvēkiem. Un tās lielās lietas es atstāju tā ziņā, kuram pieder tās lielās lietas. Un tas ir tas, kas man ir radījis un veidojis. Es atbildu par to, kas šobrīd ir svarīgs. Lai nebūtu tā, ka mēs nervozējam par visu pasauli un lāpam visu pasauli, bet savu dzīvi atstājam novārtā. Jo mēs atbildam par savu dzīvi, par to mazumiņu, kas mums ir uzticēts. Lielās lietas nav mūsu ziņā. Kādi jautājumi? Iebildumi, petīcijas, uzsaukumi un kļūdu labojumi. Lūdzu. Jā. 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 Es domāju, ka tā jau arī tas ir, ka īstenībā mūsu dzīves tā robeža ir mazliet izplūdusi, pirmkārt sāksim ar to, un otrkārt, ka viņi atrodas tādos vairākos lokos, un es jau neesmu pret to, ka mums vajadzētu, zināmā mērā, justies arī ieinteresētiem tam, kas notiek apkārt sabiedrībā un eventuāli Eiropā un pasaulē un tā tālāk. Es vienkārši saku, ka mums ir tās atbildības prioritātes. Tik daudz es mēģināju sacīt. Ka, protams, ir labi cīnīties par lielām lietām, un tas ir vajadzīgs, bet sabiedrība un mūsu dzīve balstās uz tām sīkajām ikdienišķi mazajām lietiņām. Un viena no lielajām prasmēm, ko Kristus, manuprāt, mums māca, ir tieši tas, ka ja es uzticos tēvam, ja es Dievu izjūtu kā tēvu, visu valdītāju un vienlaikus tēvu, tad tas ir tas mirklis, kur es varu saprast, ka ja es varu kaut ko izdarīt, es daru. Ja es kaut ko nevaru izdarīt, tad es saku, tēvs, tas ir tas, ko es nevaru izdarīt. Un es vēršu atpakaļ savu skatu uz to, ko es varu izdarīt. Un es tikai gribu tādu, es pat nezinu, kā to nosaukt, tādā cilvēcīgā līmenī to pagriezt un sacīt, ka, piemēram, pat, ja nedod Dievs tiešām, es gan ceru, ka tā nebūs, bet pieņemsim, ka atkal mums nāk pāri kaut kādi lieli vardarbības viļņi un kaut kādas ļoti lielas pārmaiņas, sociāls un politisks. Tad kas tad izdzīvo tādos krīzes laikos? Ja man ir daudz naudas, tad man nošauj pirmo. Jūs saprotat? Nav neko tik viegli atņemt kā nekustamo īpašumu, piemēram. To vienkārši konfiscē ar vienu parakstu uz balta papīra, un visā valstī viss ir mainījies. Tad kas ir tas, kas paliek? Kas ir tas, kas mani notur? Izņemot to, ka man ir manā sirdī tur kaut kādas, ticības lietas. Un es jums atbildēšu, tās ir dzīvās, konkrētās attiecības. Tās ir attiecības ar konkrētiem cilvēkiem, par kuriem es zinu, ka nomainīsies valsts režīms, nomainīsies tur vēl kaut kas, tur sāksies kaut kas, bet es vienmēr ar tiem cilvēkiem varēšu sakontaktēties, viņi varēs paļauties uz mani, es varēšu paļauties uz viņiem. Un tāpēc tas, ko Kristus mums ir mācījis, ka Dieva valstība pamatā ir šis jautājums par attiecībām un attiecībām ar šiem tuvākajiem cilvēkiem, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir jākopi numur 1. Un tālāk, jā, tas, kas man ir pāri, tas, kas man ir vēl papildus iespējams, to es, protams, esmu aicināts tajā lielajā kopējā tīklā arī ielietot. Bet jā, es piekrītu, tas ir ļoti viegli pateikt, ka vajag koncentrēties uz savu dzīvi un daudz jautājumu, ka tu mēģini to iezīmēt. No kā jūs baidaties šobrīd visvairāk? Ne no kā droši vien? Jā. Patīk baidīties? Par ko? Aha, skaidrs, jā. Un cik tālu esat ticis?
Aha. Jā, bunkurs jau ir. Jā, tas ļoti labi, jā. Nē, es nedomāju, ka ir slikti stāstīt. Labāk ir stāstīt, un ir īpaši stāstīt kaut kādā tādā griezumā, ka kas ir tas, ko es daru, nekā vienkārši būt klāt ar visu to trauksmi un slēpt to. Tā ir viena no lielajām cilvēku sērgām. Tu viņam saki, tu esi kaut ko satraukts. Nē, man viss ir labi. Ja? Un tā pašā laikā gaiss ir pilns ar stresu, kā saka. Ja? Tā kā es nedomāju, ka tas ir slikti, ka jūs par to padalāties un pastāstat. Protams, ka ir tiešām vēlreiz, tāpēc es jautāju par to progresu, vai ne? Es domāju, reizēm ir svarīgi kaut ko darīt, ja? Labi apzinoties, ka, protams, tas nav kaut kāds 100% kaut kāds risinājums, vai ne? Bet tas ir labāk nekā sēdēt un vienkārši nervozēt un dzīt sevi slimībā un visur citur. Ja? Tā kā tādā ziņā noteikti aktivitāte ir labāka par vienkārši. Jā, protams, tāpēc, ka tas ir uztraucoši. Un cilvēks jau, kā es teicu, ir sociāli un sabiedriski būtne, bara dzīvnieks, ja gribat. Protams, mēs uztraucamies. Un, piemēram, tas tā kā mācītājs, ja viņš izņēma kolāru, ja, lai jūs nesatrauktu. Bet, teiksim, normālos apstākļos, ja mācītājs iet pa ceļu, tad viņš satiek kādu draudzes locekli, tad draudzes loceklis uzreiz saka, mācītājs nebija svētdien, vai sestdien, tāpēc, ka... Ja? Mēs aktivizējam vainas sajūtu definitīvi cilvēkos. Un tāpat tas notiek arī ar to, ka mēs pieminam kaut kādas problēmas un lietas. Es, protams, aktivizēju to. Es ceru, ka droši vien, ka jums ir arī mazliet jārespektē. Ja kāds akurāti galīgi negrib par to runāt, tad arī neuzbāžamies, teiksim tā, vai ne? Jo cilvēki ir dažādi, un cilvēku aizsardzības reakcijas vajadieni, tāpēc es teicu, man 4 stundas bija jārunā. Piemēram, psiholoģija zina, ka pret trauksmi mēs aizsargājamies ar klasiskiem aizsardzības mehānismiem. Un klasisko aizsardzības mehānismu viens no pašiem nenobriedušākajiem, bet pašiem izplatītākajiem aizsardzības veidiem ir noliegums. Tas, ka vienkārši viss būs labi, viss ir kārtībā vai nē, es negribu par to neko zināt. Jā. Par sīventiņiem ir, jā. Jā. Viņš kristietis bija. Bet tā ir, viņš vienkārši aiz mīlestības to izdara. Pelnieši viņi to nebija baigi. Bet tu nevari, tu vari piespiest, protams, kaut kādā ziņā cilvēkus, bet saprot, tu jau nevari piespiest visus un uz visu un visu laiku, vai ne? Un tā ir cilvēces problēma. Paskatieties, ja mēs paskatāmies uz vēsturi, tad visa vēsture ir viens šaušalīgs stāsts, ka mēs netiekam paši ar sevi galā. Jo no vienas puses mēs sakam, nevajag piespiest, vai ne? No otras puses mēs sakam, vajag piespiest, pieņemsim, ja? Piemēram, padomu laikā visi vakcinējās vispār bez jautājumiem. Vienkārši dārziņā lūdzu vakcinējamies. Labi, bet tas ietvars tajā visā bija tāds, ka pie viena mēs arī vēl to piespiežam, un to piespiežam, un to piespiežam, vai ne? Un tad beigās, kas tad tā pa dzīvi, ka vienkārši es pildu kaut kādus noteikumus, nosacījumus un priekšrakstus, vai ne? Un tad beigās ir tā, kā Jēzus tur attēlo dažus labus no rakstu mācītājiem. Labi, dosim brīvību, lai paši domā, lai paši izvēlās, lai paši saprot. Ko paši? Ko es esmu bijis klāt, es esmu tur pētījis, es saku, klausīties internetā, ko man stāsta. Un tādā brīdī, kas man trāpās, kurā burbulī es ieeju, tā man liekas, ka tā es to patiesību redzu. Vai ne? Tā kā es jums piekrītu, ka nav jau vienkārši risinājumu. Ja jau būtu iespējams uzbūvēt Dievu valstību bez personiskas saiknes ar radītāju, tad mēs varētu izvirzīt vienkārši kaut kādu principu kopumu un tagad teikt, darīsim tā un tā, bet tā jau tas nenotiek. Un es jums piekrītu, ka reizēm gribētos mobilizēt citus un gribētos, lai cilvēki pamana kaut ko. Bet šajā pasaulē viss ir plūsmā, visam ir otra puse, brīvībai ir otra puse, tev izmet tuksnesī.
neapdzīvotā vietā. Brīvs tu esi. Indul, ej, kur gribi? Kā lai es zinu, kur man jāiet? Ja. Brīvība ir nāvējoša. Es sāku staigāt par riņķi. Viņai vajag kaut kādas orientieras. Indul, tu gribi orientieras. Es tev iedošu orientieras. No rīta līdz vakaram. Kas tev jāēd, kas tev jādzer, cikos tev jāceļās, ar ko tev jātiekās, kā tev jādomā. Nē, tas arī nav. Tad manis vispār vairs nav. Un es domāju, ka tas sarežģītais un smalkais līdzsvars ir vienmēr tas, kas ir cilvēces vēsturē bijis ar tādām sāpēm meklēts. Jā, kaut kas bija kaut ko. Sīks. Tas parasti ir tie lielākie, bet labi. Jā. Centurions ticēja pareizi, ka tā kā Dievs saka, tā ir. Bet viņš nesaprata, ka ja viņš runā par Dievu, tad tas nav tā, ka brīžiem Dievs pieslēdzās un pamatā viņš atslēdzies no pasaules. Ja viss ir tā, kā Dievs saka, tad viss, kas ir, savā ziņā ir saskaņā ar viņa gribu. Nē, viņam vajadzēja prasīt droši vien. Bet viņam vajadzēja iemācīties kā reiz uzticēties, ka tas, kas notiek ar to viņa kalpu, tas, kam viņš iet cauri, jo kāpēc viņš atnāk? Pieņemsim labi kalps vai tas galvenieka dēls. Kāpēc viņš atnāk pie viņa? Kāpēc viņš atnāk pie Jēzus? Tāpēc, ka mans dēls slims, viņš tūlīt var nomirt. Mans kalps slims, viņš tūlīt var nomirt. Man viņš ir svarīgs. Kāpēc viņš man ir svarīgs? Tāpēc, ka es gribu ilgāk ar viņu būt kopā. Es gribu ilgāk ar viņu būt kopā. Un tas Jēzus jautājums viņam ir, tad es ar viņu kopā. Un kā Dievs būs lēmis, tā arī būs lēmis. Es ar viņu kopā lūdzu Dievam, jā, skaidrs, bet tu nevari iedomāties apmēram vēlreiz tā, ka es ticu, ka Dievs var visu, bet tas ir tādā ziņā, ka viņš, kā lai te jums pasaka, ka viņš pieslēdzās tikai brīnumu brīdī. Viņš visu laiku ir klātesošs pasaulē. Visu laiku. Visā, kas notiek. Labi, es varbūt jūs samulsināju, es piekrītu. Labi. Nē, es jau nesaku, ka viņš tā neticēja, viss kārtībā. Es vienkārši saku, ka Jēzus viņam paslavē to viņa ticību un vienlaikus brīnās par to. Un vienlaikus stāsta tiem pārējiem cilvēkiem, kā tas tā ir, vai ne, ka tu saki, ka Dievs saka tikai vienu vārdu un tas notiek. Un tu saki, tas ir tāpēc, ka viss atrodas hierarhijā, tāpat kā armijā tas viss ir, vai ne? Tu tici armijas disciplīnai, tu saki, ka tā tas notiek arī garīgajā līmenī, ka kā virspavēlnieks saka, tā tas notiek, un kāpēc tu tagad pieņem, ko tu tagad pieņem? Tad tici tam, ko viņš dara, tad saprot, tas ir viss, ko es mēģināju pateikt. Es atvainojos. Aizmirstiet to visu. Delete. Jā. Cik labprātīgi? Jā. Nē, es domāju, ka mīlestība definitīvi paredz labprātības principu. Es nevaru tā savādāk iedomāties, jo es domāju, ka Dievs ir radījis cilvēku tieši ar tādu domu, ka ir viena būtne, kuram ir dota šī Dieva līdzība. Tā ziņā, ka cilvēks ir būtne, kas spēj pieņemt lēmumu, spēj izdarīt kaut kādas izvēles. Cik viņas ir absolūtā nozīmē brīvas, es galīgi neesmu drošs par to, bet es teiktu, viņas ir autonomas. Cilvēks pieņem autonomus savus lēmumus. Un tas ir kā Dievs to ir iecerējis, jo tik... Jā. Tad būtu nevis diktatūra, bet tad būtu atkal tas, kas ir arī vēl viens tāds. Es tagad negribu tikai jūs te mulsināt, man uztraukums raudās, es sāku nemierīgs palikt. Bet tas ir tas, ka diktatūra tieši tā.
Es esmu ļoti bieži dzirdējis apmēram tādu to frāzi, ka Dievs tevi ir radījis arī tiesībām un brīvību izvēlēties, bet tu jau nedrīkst izvēlēties. Jo reku tev ir nosacījumi, kas tev jāizpild. Viņš ar vienu roku dod tev brīvību, un ar otru roku viņš saka, bet dari tikai tā, kā es tev saku. Un kā tas iet kopā? Ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Un es domāju, ka tas, ko Jēzus mums iemācīja, ir, ka ja mēs iedomājamies, ka Dievs mums tagad visu ir pateicis un pasaka priekšā, tajā ziņā, ka katru soli, katru rīcību, tad tas ir tas, ko jūs sakat, tā ir diktatūra. Dievs reāli aizstāja mūs ar sevi. Viņš vienkārši uzspiež, tādā masīvā veidā uzspiež to savu gribu. Bet es domāju, ka tas, ko viņš mums ir izdarījis, viņš mums ir iedevis maksimāli lielu brīvību. Cilvēks var šajā pasaulē ļoti daudz ko izvēlēties. Kādas profesijas, ko es gribu darīt, ko es gribu šovakar vakariņās ēst. Ja kāds cilvēks man saka, ka viņš lielveikalā lūdz Dievam, lai viņš viņam parāda kādu baltmaizi pirkt, man mazliet sažņaudzās sirds, es jums teikšu godīgi. No vienas puses es jūtu ļoti lielu ticību un tuvību varbūt ar Dievu tur. No otras puses man liekas, vai tiešām tas ir tas stāsts. Ka mans galvenais uzdevums ir atmest atpakaļ Dievam šo brīvo izvēli un pateikt, iedod man taisno līniju, kur es vienkārši tev pajautāšu. Visos lēmumos, ko mīlēt, ko nemīlēt, ko ēst, vai ne? Nopietni, man bija viens cilvēks, kurš teica tā, ka viņš remontēja dzīvokli, un es negribu kariķēt to, bet viņš tiešām visā nopietni, bet viņš remontēja dzīvokli, un viņš nonāca pie atziņas, ka viņam vajag kaut kādas rozetes salikt tajā dzīvoklī. Zin kā, kur tur, viņš teica, es lūdzu Dievu, lai viņš man pasaka, kur tās rozetes jāliek. Nē, Dievs viņam pateica ļoti korekti visu, bet tas stāsts, vai ne? Un es domāju, paga, ja? Ir kaut kādas izvēles. Un tālāk mums no otras puses ir baušļi, mums ir likumi, mums ir principi, kuri saka, klausies, Indoli, ja tu gribi dzīvot šai pasaulē, tad rēķinies ar citiem, respektē viņu dzīvības, neslepkavo, nezodz, nepārkāp to, ko tu esi solījis, un tā tālāk te projām. Tā kā jā, es domāju, mums jāsaprot, ka brīvības dēļ, respektīvi, teiksim tā, vēl savādāk, mīlestības dēļ ir šī autonomija. Un tad mīlestība ir vērtība. Man jau, iedomājieties, ja es varētu otru cilvēku regulēt, man būtu tas mīlestības dzēriens, vai ne? Skatos, smuka meiteni. Un viņš saka, Mindula, es tev mīlu. Nē, forši 3 dienas. Bet pēc tam es sāku domāt, jā, beidzās tas ir dzēriens, tas ir labi. Bet otrs ir, ka es sāku domāt, bet tas tā, labi, tas ir tas, ka tās, kurām es to dzērienu tur iedodu, vai tos miljonus, tās man mīl, bet es jau gribētu, lai man mīl, tāpēc, ka mīl. Tas ir pilnīgi cits stāsts. Tas ir tieši, es gribētu, lai mani pieņem nevis tāpēc, ka es esmu to nopelnījis, izdarījis, kaut ko tur sasniedzis, bet tāpēc, ka tas ir dāvana. Un tāpēc tā izvēle ir ļoti svarīga mīlestības gadījumā. Es domāju, ka tā diskusija beigās aizvāk, vai kur man tā dilēma radās, vai mīlestības vārdā, ja es kaut ko prasu, ja lūdzu Dievam, es Dievam pievāku, un tā es tā ļoti cilvēku, bet varbūt tā, ļoti līdzīgi kā... Jā, tu vari. Tu vari pieminēt. Es tā kā gribētu sēdēt, ka es kādreiz Dievs kaut ko pierunāt. Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka pati tava lūkšana izdara izmaiņu realitātē. Jā. Viņa izdara izmaiņu realitātē. Un ja mēs gribam, piemēram, es atvainojos, tas ir bišķi cits temats, bet 2 minūtes, un tad viss, jā. Bet es gribu šito izmantot izdevību sacīt. Piemēram, teiksim, ja mēs palasam talmudiskos ebreju, teiksim, kaut kādus komentātorus, un es reizēm tur, protams, diezgan daudz sviesta, bet tur ir arī daudz ļoti vērtīgas lietas. Un viena no tām lietām viņi saka tā, viņi saka, Dievs nav untumains. Dievs nav korumpējams. Tas nav tā, ka es aiziešu pie Aināra un teikšu, klau, Aināra, ostu man. Un tāpēc, ka es viņa dēls, tāpēc viņš man iedod ostu. Man ir jāsaprot viena lieta, ka tā tas nedarbojas. Ka tas nav stāsts par to, ka es kukuļoju Dievu, ka es kaut kā tagad padīkšu ilgāk un viss notiks. Bet ebreji saka, bet lūkšanai ir ļoti liela nozīme. Un nozīme ir tāda, Dievs dara, Dievs dod to, kas ir taisnīgi un to, kas ir pareizi.
Līdz ar to manā šobrīdējā, tajā, kāds es esmu un kādas ir manas attiecības ar Dievu, ir kaut kas, kas man taisnīgi ir jāsaņem. Un ar taisnīgi es nedomāju sodu, bet es ar to domāju vienkārši labāko priekš manis. Un vienmēr man var gadīties, ka šobrīd labākais priekš manis ir tuksnesis un pārbaudījumi un rūdījums un sastapties ar manas rīcības sekām. Un Dievs man vienmēr dos labāko. Un labākais ir nevis tas, kas man egoistiski patīk, bet tas, kas man tiešām ir vajadzīgs, lai lielās līnijās pēc iespējas man palīdzētu. Un ja man nepatīk tas, kas šobrīd ar mani notiek, vai ar maniem tuviem, vienalga, kas tas notiek, es lūdzu Dievu. Un kas ir lūkšanas galvenais uzdevums? Nevis izdīgt kaut ko Dievam un izmainīt Dievu, bet šī lūkšana, tai skaitā, kas sākas ar ļoti konkrētiem lūgumiem, ar to, ka es Tēvam stāstu to, kas man ir uz sirds, viņi izmaina mani. Viņi izmaina manas attiecības ar Dievu. Un tad, kad es nonāku citās attiecībās ar Dievu, kā tāds, kas viņu intensīvi lūdz, kā tāds, kas meklē, kas lūdz viņu piedošanu, kas lūdz viņu klātbūtni un žēlastību, tad skat, kas notiek. Man sāk pienākties citas lietas. Un tāpēc lūkšana darbojas. Tas, ko es mēģinu jums pateikt, ir, ka lūkšana nedarbojas caur to, ka es vienkārši Dievu tur kaut kā izmanipulēju, bet lūkšana izmaina mani, izmaina realitāti. Un līdz ar to Dievs man var iedot pilnīgi citas lietas. Un viņš man iedod pilnīgi citas lietas. Un ļoti daudziem cilvēkiem lūkšanas nepiepildās, tāpēc, ka viņi negrib mainīties. Viņi negrib izmainīt savas attiecības ar Dievu. Viņi negrib būt cits, bet viņi vienkārši grib dabūt citu rezultātu. Un tas nav iespējams. Bet ja tu esi lūkšanas garīgās dzīves, tā skaitā Dieva vārdu lasīšanas, bet arī šīs sarunas laikā izmainījies. Piemēram, Jēzus izmainīja šo cilvēku. Viņš viņam teica, klausies, ja tu tici, ka visu, ko Dievs dara, tas notiek, tad tici, ka tā arī notiek. Ej atpakaļ pie viņa, viss būs labi. Un viņš noticēja. Saprot, viņš izmainījās, viņš aizgāja atpakaļ un tiešām viņa kalpam bija labāk. Respektīvi, atcerieties lūdzu no manis, lūkšanai ir jāizmaina mani, mūs, tad Dievs mums var iedot kaut ko citu. Un tāpēc, piemēram, katrā lūkšanā vienalga, par ko jūs lūdzat, ir ļoti liela nozīme šim personiskajam momentam. Grēksūdze, kaut kāda tāda, respektīvi, dabūt to kontaktu ar Tēvu. Un tad viņš tev varēs iedot visu karaļvalsti. Paldies!